Čau, labrīt visiem! Mums kārtējā pēc kārtas laikam 8. diena. Tā man, jā, 8. diena. Un šodien mēs pa lielam atpūšamies, bet atpūšamies mēs Ksamilā. Tas ir apmēram minūtes 40 brauciens no mūsu viesnīcas Sarandē. Un tā pamazām mēs tagad kustamies Ksamilas virzienā, piestājam, protams, pie smukiem dabas skadiem, pie jūras. Šodien vispār Sarandē tagad lietus lija. Mēs te pabraucām minūtes 15 Ksamilas virzienā. Kā redzat, lietus vairs nelīst. Forši spīd saulīte, bišķi mākoņais, bet tas nekas. Un vispār pulkstens ir 10 no rīta un jau 24 grādi. Tāpēc šodien sauļosimies. Kā redzat, tur līst, tur kaut kur tālumā līst un tur līst. Aiz šitā kalna līst. Mums nelīst. Un kā jau, protams, pie jebkuras nogāzes ir konkrēta miskaste. Vienkārši miskaste. O jā, kāds skaistam. Tie, kur var gulēt tajos, kas ir pie pašā virsūdens. Jā, un tie tīkli, jā, ideāli. Un tas caurspīdīgais ūdentiņš, jā. Nē, nu skaisti jau. Nu, mums plāns ir, izskatās, ka šodien varētu mēs šeit pagulēt. Pasauļoties. Jā, cik tas maksā pasauļot? Cik tas maksā, mums ir jāuzzina, jā. Kā jums, vai ne? Šitāda vietiņa. Vispār perfekti. Nu, gan jau, ka ienirt arī te var, nezinu, vajadzēs pamēģināt, cik tad ir, ja mēs te tiešām paliksim. Tātad uzzinājām pa cenām. Tiem smukajiem ļežakiem, kas ir ar jumtiņu un ar to sietu priekšā, prasa šobrīd 30 eiro no mums abiem. Bet par vienkārši paļožaku 10 eiro par katru prasa. Tātad 20. Nākamais apskats objekts. Ksamilā izbraucām cauri, apskatījāmies ļožaku cenas, cik kas maksā. Un tad izdomāsim, kur paliekam. Atbraucām līdz Butrint pilī, un mēs pilī iekšā neiesim, jo... Tātad Butrintas pili mēs pils kompleksu, tas ir liels parks īstenībā, kas ir liela teritorija, vajag daudz laika, lai apskatītu noteikti. Nu, pa lielam es domāju, ka te var ar visu dienu pat dzīvoties. Tur iekšā ir kafejnīca, tur ir amfiteātris, tur ir pils, tur ir dažādi objekti, ko skatīties. Tas ir vesels parks, teritorija liela. Ieejas maksa 10 eiro. Mēs nolemjam to šoreiz neskatīties, jo mums šodien ir mazliet cits plāns un tāpēc laiku netērēsim. Tas paliks citai reizei. Vai arī jums ir iespēja pierakstīt komentārā, vai ir vērts iet šajā pils parka kompleksā, maksāt šos 10 eiro un cik daudz laika tas patērē, lai tur to visu apskatītu. Ierakstiet, ja jūs zinat, lai mēs nākamreiz varbūt zinām un pārējie ar, kas skatās, lai zinu. Šodien baudīsim pludmalī. Baudīsim Maldīves albāņu stilā. Nu ko, tad mēs esam atpakaļ Abiori bārā restorānā un mēs paliekam šeit sauļoties. Mēs tomēr, sieva nokaulēja bišķi zemāku cenu. Sanāk 20 eiro samaksāsim par tiem ļožakiem ar jumtiņu.
Vai, cik smags darbs, vai, cik smags darbs. Nu, ko, te esam bišķi pasauļojušies, atpūtušies. Laiks arī uzēst un ēdīsim te paši tenī restorānā, kas ir pie pašas jūras. Sieva izvēlējās raviolī, tu biji? Raviolī porcini ar sēnēm un trifelēm. Es ēdīšu seafood risotto. 11,50 un 10 eiro. Tātad korču saliņš ir 100% albāņu alus, kurš sāks ražot ar 1928. gadā. Kopš tā laika viņš nav mainījis, tradīcijas nav mainījušās un sastāvs ar viņam nav mainījies kopš tiem laikiem. Un viņš arī tiek eksportēts uz Ameriku. Tātad man atnāca risotto pa 11 eiro. Nu, priekš restorāna tīri normāls daudzums. Sievai pa 10 eiro ravioli. Pildīti ar sēnēm vajadzētu būt un trifelas. Tāda maz mērcīti itanī šķīvī, jā. Maz mērcīti. Bišķi ielaida mērcīti šķīvī un šitan rīsis pielika klāt. Ēdam. Labs. Garšīgi. Tas tā sēnīts un trifelas laikam ir tajā mērcītē un iekšā, man liekas, ir siers. Rīsi jūras velts, paskatieties, jā, diezgan daudz tur iekšā ir. Jā, vesela garnelīte, jā. Viens no smagajiem darbiem ir izdarīts. Ir paēsts, var doties tālāk, darīt vēl smagāku darbu, gulēt uz ļožaka. Nav variantu. Ja jādara, tad ir jādara. Viss. Opā, te jau ūdens mums ir. Jā, redzat, paisums jau nāk. Vēl ar sausām kājām varēja uzkāpt. Uz platformas ar te viss jau. Redzat to lielo salu tur? Tā ir Korfu sala Grieķijā. Tur spīd bišķītiņ. Tur tā. Nu nav tik traki. Nē, tas silts ūdens. Nu neplēs to dīklu, vīrs. Mugura. Vakar bija krūtis, šodien mugura. Viens, 2, 3. Un mēs jau esam šeit, pludmalē, pie mūsu viesnīcas. Ja? Pie šodien visiem ļožakiem. Turpinam sauļoties. Nu, ko tad? Šovakar vakariņās būs tās, ko es visas pēdējās dienas gribējis. Tā ir pica. Jā, paši kā picas būsim, bez tas nekas pasūtījām. Un tagad picas. Pagaidām dzeram Coca-Colu. Un, protams, viss pa dārgo. Pa lētota nekas nav. Koliņa 2,50 nav traki, ja? Mazā kola 2,50. Viņa saucās Hungry Pizza, ja? Tas ir ārprāts. Šitādu pizzu viņš man atstiep. Nu, es ņemšu līdzi, ja kas. Ārprāts, jūs skaties, ja? Salīdzināt, ja? Mana pizza un galva mana. Nu, es nezinu, kā te būs. Karsta barbekju mērcīt ļoti labi jūtās. Viss tas gabaliņi. Skaties, ja? Kas pa gardamiņu. Bet tas ir daudz, es nezinu, vai es visu apēdīšu. Nu, sieva, ja kas palīdzēs, varbūt. Bet, nu, es godīgi pateikšu, pizza ir liela. Nā, šlaps tur cīnās vēl. Šitie 40 centimetri pizza, jā? Redziet, man ir palikuši vēl 2 gabaliņi. Vienu sieva apēda.
Nu, labi, tu arī manu vienu apēdi. Man ir 30 centimetri. Ja jūs ļoti gribat ēst un nevarat izdomāt, kur ko paēst, ejiet uz šito picu. Es toču neiesaku. Jo mēs ēdām gan tur. Maksā daudz, atnes maz. Šitā ir normāli. Tu samaksā un normāli tev arī atnes uzreiz. Jā. Šeit greizi nenošaus ar picu. Būsi vismaz paēdis, katrā gadījumā par to naudu, ko tu samaksājies, jā, jo nav jau jēga visu laiku maksāt naudu, it kā smuki ēst kaut kur, bet ja tu neesi paēdis. Bet, šoreiz būsim pārēdušies. Vēl vienu? Jūs domājat, es tas biju? Nē, tu tas biji. Tas biju es. Un mazliet es varbūt tā. Tātad, Proper Pizza var nākt. Ir tīrs, kārtīgs smuks restorāns. Arī tas ir nemaz svarīgi, jo ne visur tas tā šobrīd ir šeit, Albānijā. Un ir labs servis, ir ātrs servis, ir laipns personāls, ir patīkami atstāt dzermu naudu. Viss notiek ātri esam apkalpot, ātri esam pabaroti, laipni un fantastiski. Nāciet! Šeit ir līmenis. Labrīt visiem! Šodien brokastojam ar skatu uz Korfu salu Grieķijai. Šodien jau brauksim uz Tirānu. Jūru mēs plānojam vēl šodien pa ceļam bišķīriņi ieraudzīt, pasauļoties, un tad gan jau būs Tirāna. Un tad jau tikai mājapceļā mēs jūru redzēsim kaut kur Melnkalnē, Horvātijā, kaut kur tur. Tiem, kam patīk kaķīši, brauciet droši uz šejieni. Šeit viņu būs daudz, viņi varēs jums klēpī gulēt, viņi varēs ar jums uz ļožakiem gulēt, visur, viss būs forši. Te ir ļoti daudz kaķīšu. Mēs saskaitījām, cik te bija kādu kaķu? Es nezinu, 12 točni. 12, 13 apmēram liela. Nē, viņi ļoti smuki, man patīk, viņi ļoti smuki izsāst, tad tā kā tīģeri tādi, bet uzbāzīgi vienkārši to ēd, un tev vienkārši skatās kādi 4, 5, 6 uzreiz skatās virsū. Tā, un visi tie, kas domā, ka Zeme ir apaļa, ņemiet jums, ja? Rekur ir tā ledus siena. Rekur viņa ir uzzīmēta tiešām. Zeme ir plakana, rekur ir tā ledus siena. Beidz muldēt, padomās, ka tu vēl viens šitais te esi. Es esmu no tiem, kas domā, ka Zeme ir apaļa. Pēc tradīcijas, ja? Izvācoties no numuriņa ārā, tātad mīnusi. Pirmais un ļoti liels mīnus. Tā Elvis mašīna neļauj naktī gulēt. Mēs viņu slēdzam ārā. Lūk, šo Elvis mašīnu mēs slēdzam ārā. Redzat, jā? Labi, es vairs neslēgšu tagad iekšā. Nē, iekšā neslēdz, jā. Bet viņu ļoti traucē gulēt. Leduskapis ir skaļš. Tas ir mīnus. Tā, un otrs mīnus pa lielam ir tas, ka nav normāla darba galda. Nav krēsla un normāla darba galda. Ir kaut kāda komoda, kur tu kaut kādā veidā kaut ko noliec. Būtu galds, būtu viss forši. Varētu nolikt gan mantas, gan datoru, gan visas lietas, kas vajadzīgas. Viena no niansēm, kas man kā sievietē krita acīs, ir netīri logi. Ir saulē iesvīdot, ja tu esi cerējis, ka tev šeit ir panorāmas logi ar burvīgu skatu un tā tālāk, bet logi ir mazliet noputējuši, ja? Iespējams, ka tas ir nesenā lietus iespējā vai kā, bet tās niansītes pamanās. Otra niansīte, piemēram, galdiņš uz balkona nebija noslaucīts. Mazas niansītes, ko varbūt pamanās, bet kas tiešām nav būtiskas, uz kurām var pievērt acis. Tā kā nebūsim pieksīgi, mums šeit ļoti patika. Turklāt, ja ņem vērā, cik maksāja šis numuriņš, mūsu gadījumā tas bija mazliet virs 40 eiro ar šādu skatu, šādu dizainu un tā tālāk, tad tas ir ļoti maz. Un līdz ar to tiešām var pievērt acis uz tām mazajām niansēm un vienkārši baudīt to, ko tu redzi, baudīt jūru lejā un tā.
Kaut kā tā. Jā. Ārprāts, man ir slapja piere. Un te ir daudz kaķīšu. Un mūsu pusē skats uz to jumtu vēl ir tāds, kāds ir, bet mēs tā kā neskatāmies uz jūru, mēs bišķi pagriežamies uz turieni, jā? Skatāmies uz jūru. Bet šajā viesnīcā ir ļoti skaista numuriņa ar skatu tieši uz jūru, pat ar vannu, kas ir pie stikla sienas ar skatu uz jūru, tā kā, te ir ko izvēlēties. Mēs jau ņēmām arī sev draudzīgāko cenas ziņā numuriņu, līdz ar to ir tās, teiksim, skata niansītes. Zeme ir apaļa. Viņa ir apaļa, plakanās zemes. Re, kur ir tā ledus siena pa vidu. Jā, re, kur ir tā ledus siena apkārt. Pa vidu. Re, kur ir, jā, ledus siena. Labi, šo mēs visi esam sataisamies un dodamies tālāk ceļā uz Tirānu. Es gribu vēl pludmali, tā kā dodamies. Un tagad es nofilmēšu to, ko es gribēju redzēt pašā sākumā, kad mēs te ieradāmies. Atkal 20 minūšu brauciens no Sarandes un kas pa skatu pavarās. Šodien vēl laikapstākļi ļoti labi priekš tā visai, lai redzētu. Protams, tālumā var redzēt dūmaku, jā, bet tas ir normāli. Mēs uz priekšu redzam, es nezinu, kilometrus, tur vispār kilometru 20 uz priekšu var redzēt. Tie uzkalniņi mazie, ja, tās svītriņas tādas, tikai kaut kāda Indija vai Taizeme. Jā. Tikai tur nedēļ savast, vai tā apstrādāts, vai tur koki? Tie ir koki, kaut kādi krūmi izskatās tie ir. Un jāuzmanās arī lūk no šādiem dzīvniekiem, jā, ceļa malā. Tu vienkārši brauc un tev aiz līkuma pēkšņi govs parādās. Ir kā ir. Bet no govīm uzmanamies, ja? Tagad atkal līkums, jāskatās. Kazas! Tā, tagad mēs iebraucām Boršā. Pilsēta Boršs. Tas ir normāli, jā. Viņam vienkārši viņš apstājās šķērsām uz ceļa un kaut ko veido. Nezinu, ko viņš darīja. Bet tas ir normāli šeit Albānijā. Ja tev ir galvenais, tas nenozīmē, ka tev būs. Jā, džigits vienalga var izlaikt kaut kur ārā. Ko no Borša izbraucām ārā. Un, protams, izbraucot ārā, uzreiz pavarās skati. Kā jau visu atvaļinājumu mums. Es arī nezinu, kas tā pa pludmali, bet pludmale visa ir ar palmām. Zils ūdentiņš, un te tāda iela ir riktīgi ar olīvu kokiem. Tā piebraucām pie Porto Palermo pils, vismaz tā Google rāda šādu nosaukumu. Reku pati pils tur kaut, jā, reku augšā atrodās. Te smuka pludmalīte mums. Vienīgais nav asfaltāta ceļa, kur varētu normāli piebraukt, un ļoti daudz pamestu ēku. Ir vismaz reku viena ēka pamesta, otra ēka pamesta, tāds diezgan aizlaists izstās, reku vēl viena. Kā redzam, jā, laiva ar diezgan briesmīgā stāvoklī. Šeit kaut kāds informācijas dēls varbūt kādreiz bija izstās. Bet arī izstās, ka sašauts ir. Jā, šitās ir caurumi no lodēm. Noteikti. Jā, ložu caurumi. Tātad esam atnākuši arī līdz pašai pilī. Tātad pils strādā, interesanti. Sandē no 9 līdz 14. Ieejas maksa 3 eiro. Pirmdienā nestrādāja. Thank you. English information inside. It's labyrinth and upstairs. Ok. Viņš saka, ka 360 dienas gadā ir saule Himarē. Lai tā būtu. Iekšā kaut kur ir informācija angļu valodā un tad kaut kāda labirinti. Tā ir interesanti. Tā ir pils interesanta, jā. Ja kas, tu meklē mani. Es būšu tepat kaut kur, ja es būšu apmaldījies. Iesim panī tumšākajā uzrādīs. Šī skaitās virtuve. Iesim virtuve. Tāda paplaša virtuve. Aka. Nav 1,5 m. Šeit ir cietums. Šis man zin, ko bišķietiņi atgādina.
pa Lūdiju pili Ungārijā, tad, kad es uzkāpu augšā pa tām trepēm vītņotajām. Tur tieši šitāds pats izkārtojums bija. Tur bija ūdens. Tas bija ūdens, jā, bet man bišķi atgādināja to. Re, kur ieeja. Kādu un saucam? No, bet tā neko, uz kameru vispār neko nevar redzēt. Vienkārši tumša istaba, jā. Kaut kā te būvējuši ir viņu. Tā izējos pagalmu. Tā uzreiz ejam maksimāli tuvu jūrai. O, jā. Šāvējiem nocietinājumi būdiņa. Mazi lodziņi, pa kuriem varēja šaut. Un trepes uz terasi. Jumts, kā redzat, arī izlikts ir no plāksnēm tādām pašām, kā taisiet ceļus, principā. Un ko jumtiņš šits arī tādā pašā veidā uzbūvēts. Tā, šeit ir smalki akmentiņi. Galvenais nepakrist. Bijis kārtīgs nocietinājums. Sienu platums šī vietā vismaz 2,5 metri. Tā izejot ārā uzreiz no pils, kreisajā pusē mēs redzam granātābolu koku. Un reku vēl viens un vēl viens. Vismaz viena, bet maziņi baigi tie granātāboli. Un rekur arī granātāboli blakus. Jā, kas pa granātābolu čupu, ja jūs zināt. Viņi sasprāguši, jā, bet pavisam maziņi tādi. Reku tūlīt norausim vienu. Redzat iekšā, ja granātāboli. Bet kā smaržoņi. Pēc granātāboliem. Pēc apelsīniem, ne, pēc granātāboliem smaržo. Tā sieva jau plūc nākamo koku. Tie viss tās aplūkāti viņi ir. Šī lūk ir Himare pilsētiņa, kas arī ir viena no lielākajām, populārākajām kurortu pilsētām Albānijā. Te jau var redzēt, ir pludmale, ir viss. Un te ir viesnīca rajona, reku tur tālāk ir viesnīcas. No ko nolikām šitādā izskatās bezmaksas stāvvietā. Jā, cerams automašīnu. Un tomēr iesim apskatīt Himares pludmali. Ja jau mēs te braucam cauri, tad mums ir jāpiestāj un jāapskatās. Bet lapas arī jau dzeltenes, paskaties. Un te viss jābūt kafejnīcās, tā izskatās. Ja, piemēram, šitam vieta, jā, bārs, restorāns, kafejnīca ir ciet, noteikti uz nesezonu. Reku nākamais arī ir ciet. Ar paletēm viss aizkrauts. Nu, tur kaut kas vēl notiek. Nu ko, Himares pludmale. Oi, cik tur zils ūdens. Līdz tam moliņam mums jāaiziet. Promenādes iela, jā, tā izskatās. Un uz turien nav gara promenāda, bet ir. Nu ko, esam uz pašu mola. Cilvēki diezgan maz peldās. Ūdens noteikti priekš vietējiem ir jau par augstu. Priekš tādiem turistiem kā mums, man liekas, ir ideāls ūdens.
Viss tālāk nevar aiziet. Baļā viens. Riktīgi skatoties, kāpņu telpā pat nav logi vispār ielikti. Es domāju, ka tas ir, lai nebūtu karsts. Un interesanti, augšējos stāvos restas pieliktas. Es nezinu, kāpēc augšējos stāvos vajag restas. Jā, lai baloži neldavo. Šādi izstās vietējo ieliņa. Tā, reku mūsu mašīna, viss kārtībā. Nu labi, mēs bijām prom 15-20 minūtes. Var redzēt, kad ir nesezona, jā? Skatieties. Iesim pārbaudīt, vai dušas šeit strādā. Nu, sauss viss izskatās, bet vai strādā? Nē. Viss ir atslēgts. Duša nebūs. Dušas nestrādā vairs oktobrī. Bet labi, tas nekas. Iesim tāpat pabaudīsim pludmali. Pat arī kaut kāds kafēnīts, restorāns izskatās vēl. Varbūt, kad ir atvērts. Tur dziļāk arī kaut kādi krēsli. Tur izskatās arī viss ir atstāts uz nesezonu. Mēģināsim iet priekšā. Varbūt tur neviens neapsargā. Izskatās jau tā jocīgi. Jā, visi ļožaki stāv. Viss sakrauts kaudzēs, cilvēku nav. Pludmale tukša, neviena. Principā viens pats te var būt. Babilonija. Var mierīgi Googlā iemest, apstīties, cik tas sezonā viss maksā. Kā redzam, jāuzmanās arī lūk no šādām bedrēm. Var mierīgi kā ieslīdēt un aiziet. Tā, redzat to kalnu augšā, pa kuru vijas tas ceļš. Strīpiņi. Tādas strīpiņas vijās augšā, tas ir ceļš. Un lūk, mēs pa viņu brauksim tūlīt augšā. Pēc tam parādīsim, kā no augšas izstās. Ai, sveika, Melnīte! Nu, kā tev iet? Pasies, ko dosi ragi. Vai, gote te barojās, viss kārtībā. Labi, ka uz ceļa neesi malacis. O, jā, tūlīt sāksies šis te Albāņu Transilvānijas ceļš. Un braucot kalnos, visur ir šādas te zīmes. Ķēdes jālieto. Nu, droši vien, kad nesezona ir ziemas laikā, tad ir jālieto ķēdes. Braucot šitadā kalnā, jā. Un diezgan daudz ir. Principā visos kalnos, kur mēs braucām, visur ir tādas zīmes. Esam uzbraukuši 650 metru virs jūras līmeņa. Piebraukuši pie šitādas, pie bunkura vai kas viņš ir, vai kaut kāda fortifikācijas ēka. 651 metrs virs jūras līmeņa. Un mēs vēl neesam uzbraukuši augšā, kā sākās skatīties, ja? Kas pa skatu? Kā jums, ne? Nereāli. Bišķiņ izspriedzīta braucot mašīnu augšā, kaut vai man ir automāts, vienalga ir spriedzi tāda, ka kreisā kāja reāli spiežās iekšā grīdā. Spriedze ir. Es nezinu, kā te brauc cilvēki ar manuāli, es nevaru iedomāties. Nu, jāiet arī iekšā. Iesim, paskatīsimies.
Kas tur labs ir iekšā? Ja mēs vispār tiekam tur iekšā. Kā redzam, re, kur ir jau aizmūrēts un grafitī jau virsū ir uzzīmēts. Varbūt no šitās puses var tikt iekšā. Var gan, jā. Kāds jau ir izlauzis. Te laikam es nelaidīšu. Te ir vai no kazu, vai no aitu mēsli. Negribās man apavus smērēt. Galīgi negribās. Oi, te ar pilns ar mēsliem, ārprāts. Jūties kā kalnu karalis? Iegājas fantastiski. Nu, ko pabraucām vēl bišķiņa augstāk. Tagad jau esam 900 metri virs jūras līmeņa. Jūtās dreiz bišķi vēsāks ir sieva, sāk meklēt tur jakas rekur mašīnā. Kā jums, ne? Jūra un tepat kalni. Mākoņi pilnīgi liekas, tā kā ar roku sasniedzami būtu. Viņi liekas tepat vienkārši ir. Un tur baigi ieķērušies tajos kalna galā. Bet jā, smuki uztaisīt tāda apskats vieta. Tā tur var noiet lejā. Labi, ejam pa šķembu. Wow! Vienkārši wow! Redzat, jā, top jauns ceļš Albānijā caur kalnu būs. Tuneļi divi jau ir iesākti, kad gadījumā taisīt tuneļa galu redzam. Un būs jauns ceļš. Visu to, ko jūs redzējāt tagad, kad mēs braucām augšā lejā, es domāju, tam... To varēs izlaist. Jā, caur tuneli izlaidīs caur to visu. Bet, tas ceļš ir fantastisks. Tas ir kaut kas līdzīgs kā izbraukt kaut kādu Transilvānijas ceļu tiešām. Skaistie skati turpinās. Tā, jā, kaut kas te mums ir, kaut kas te ir jābrauc, un no kurienes tas brauc? Tas arī brauksīt atpakaļ? Tas arī brauksīt atpakaļ? Nezinu, kaut kā mēs te jā... Kaut kā viņi mūs te apčakarēja. Šis arī nabakstīt griezīsies riņķī. Tas ir kā, tad viņi būvēja ceļus, nesaprot, ka... Nu, tā sanāca. Nu, tā sanāca, jā. Mēs vienkārši nevarējām neapstāties un neparādīt jums šo skatu. Brauc un kaifo un skaties. Un wow, wow, wow. Nu, varbūt te bija kādreiz aiztaisīts, jā, bet mūs tas neinteresē. Ne tikai mūs. Ne tikai mūs, jā, rekšos visus cilvēks neinteresē. O, jā. Es tā saprotu, tā ir Vlora. Siguldā līdzīgi ir. Nu, čista... Uzkāp kalnā, tur ir riktīgi, vot forši tāds. Tā kā Siguldā no tā panorāmas rata apmēram tāds pacients kāds. Jā, ļoti tuvu, jā. Tāda 430 metri virs jūras līmeņa. Nu ko, tagad gan ceļš līdz Tirānai. Es domāju, ka nestāsimies vairs, bet visādi var gadīties. Es jau kad teicu, nestājamies. Tā nesanāk, diemžēl. Un tur bračiņš laužās ārā.
saka, cigaretē. No tālu man liekas izskatās, ka šis vidu vienkārši kūp tāda liela truba, tā kā katlu māja varētu būt. Tā kā žurciņas būtu jau izgrauduši, šito visu ļoti smuki izstāst. Es ceru, ka albāņi būs pacentušies un uztaisījuši priekš latviešiem smuku asfaltiņu. Kakls dabūja trūkties, bet tūlīt viņš atkal dabūs trūkties no Gordona. Viņš smaida vēl man, ja, tas baltais. Smaida. Vienkārši visā tetā beidzās elektrība. Tāda šitā ir Elles mašīna numur 2. Tādi tie bunkuri. Es domāju, ka viņi dziļumā vēl aiziet. Nu ko, piebraucam pie Melnkalnes robežu kontroles punkta.